Zāļu, kuru sastāvā ir vairākas aktīvās vielas, izrakstīšana e-veselības portālā. Ārstniecības personai sadaļā pacientu pieņemšana logā identifikators jānorāda pacienta identifikācijas numurs. Pēc tam jāklikšķina uz loga uzsākt pacientu pieņemšanu. Pēc tam no pieejamo pakalpojumu klāsta jāizvēlas sadaļa izrakstīt īpašo recepti. Īpašās receptes sadaļā pamata diagnoze jānorāda pacienta diagnozes kods. Lai ārstniecības persona izrakstītu zāles, kuru sastāvā ir vairākas aktīvās vielas, jāievada pirmās aktīvās vielas nosaukuma sākuma daļa un jāizvēlas nepieciešamā kombinācija no izvēles. Gadījumā, ja izvēlē neparādās vajadzīgā aktīvo vielu kombinācija, sadaļā zāļu nosaukums jāieraksta pirmā aktīvā viela, un aiz tās jāliek slīpsvītra, aiz slīpsvītras atstarpe. Pēc tam jāraksta nākamā aktīvā viela. Izrakstot medikamentu ar aktīvo vielu, ir jābūt atzīmētai sadaļai drīkst aizvietot. Sadaļā zāļu forma jānorāda zāļu formas veids, piemēram, tablete. Pēc tam jāaizpilda sadaļa zāļu stiprums, piemēram, 20 un 10. Tālāk aizpilda sadaļas mērvienība un izrakstītais daudzums, piemēram, 30 tabletes. Zemāk redzamajā sadaļā mērvienība, kur atrodas iepratim sadaļai izrakstītais daudzums, jāatzīmē norāde N. Pēc tam, kad šīs darbības ir veiktas, ārstniecības personai jāklikšķina uz lauka izgūt kompensācijas nosacījumus, un izlecošajā logā jāklikšķina uz sadaļas ar nosaukumu Izvēlēties. Pēc tam ārstniecības personai receptē jāaizpilda sadaļa lietošanas norādījumi. Ja pacients zina, ka viņa vietā medikamentus iegādāsies cita persona, informāciju par zāļu saņēmēju aptiekā ārsts var norādīt e-receptē. Pēc tam jāklikšķina uz pogas apstiprināt receptes izrakstīšanu. Visbeidzot jādodas uz sadaļu izrakstīto recepšu saraksts un jāklikšķina uz pogas atlasīt. Tur būs redzama informācija par visām ārstniecības personas izrakstītajām receptēm pacientiem, tostarp informācija par pēdējo izrakstīto recepti.